šis ir viens no tiem romaniem, kur var lasīt, un katru reizi tu atradīsi kaut ko citu. Tā arī mēs no sākuma paņemam tā baigo kopājumu par vispār, mēģinām saprast, kur ir tas absurds, kāpēc viņš tur ir, mēģinām viņu dekodēt, meklējam līdz ar to, ka mēs pievērsāmies tādiem jautājumiem kā arī pašnāvības, jo tas ir absurdi jautājums. Un pamazām mums bija tāda šausmīga tāda gūzma ar visu kaut ko, un tad mēs 2,5 mēnešu laikā tā metām visu nost, visu lieko. Sodītais skuķi, kas ar tevi LR atkal notiek? Kas tas vispār tāds par Mērfiju? Nu, Mērfijs ir... Mērfijs. Mērfijs ir Mērfijs! Kolosāli! Nu mēs beidzam topam apgaismot! Mērfijs esot Mērfijs! Nu panāc to ar manas bērns. Ja panāc vēls ar ārā, kas tu gribi, lai viņi tev liekos? Nu nē, protams, ne tu stulba esi vai! Vienkārši triec viņu ratā, tu dzirdi? Triec to vērkā ratā, tev nevajag! Triec viņu ratā! Triec viņu ratā, tev nevajag! Cilvēku, kurš drusku atsvešanās no objektīvās, realitātes, no objektīvās vienalga. Es domāju, lielākā vai mazākā mērā liela daļa cilvēku, ko līdzīgi ir izjutuši tādu disharmoniju ar pasauli. Atceros vidusskolā, kā es kaut kādu ilgu laiku negāju uz skolu, un jo ilgāk neej, attiecīgi proporcionāli, jo tev grūtāk ir aiziet. Un tas viss beidzās, ka man tēvs aiz rokas man aizved līdz klasēm. Es biju tik šausmīgi pazemots. Nevis no tā fakta, ka man ir varu, bet es jutos šausmīgi vainīgs tās pasaules priekšā. Man likās, ka tā pasaule ir netaisnīga pret mani, jo man tas ir iebijās. Un, protams, ka man ir iebijās visa sistēma tajā mirklī. Man ir iebijās visas tās sistēmas gribēt prom no turienes. Protams, ka tagad skatoties atpakaļ, es saprotu, ka man vienkārši bija problēmas ar komunikāciju. Mums ir gulēt jāiet! Kas notiek, ja to ielaiž, un kas notiek, ja to cīnās un pie kā tas noved. Un, protams, ka tagad tu nonāc līdz tām beigām, ka tu saproti, ka tā cīnīšanās pret pasaules kārtību ir jautājums par izdzīvošanu vai ne, tad tā atbilde vairs nav tik viennozīmīga. Lifts! Kas tur ir? Nevar palīdzēt man atciet rokas vismaz. Mērfij! Dievs! Mērfij, kas tev to izdarīja? Pats es sevi piesēju pie krēsla un netīšām apgāzos. Bekets nejūtinās šausmīgi daudz. Viņam nepatīk tur tāds jūtiņas, un viņš nemēģina pasauli izskaistināt par daudz, un tas man viņā ļoti patīk. Tāpēc viņš parāda, viņš akcentē tieši to melno, bet viņš to iedod ar tādu gaumi, un uz to ir patīkami skatīties, patīkami. Un pat smieklīgi. Mums tāpat kā Beketam mēs esam pieņemuši to grotesku, un, protams, ka tas viss ir jautri un smieklīgi līdz kaut kādam brīdim. Un es ceru, ka arī skatītājiem būs jautri un smieklīgi līdz kaut kādam brīdim. Un tajā brīdī, kad saprotu, ka tur vairs nekā smieklīgi nav, jo tā ir patiesība, tad ir tāds ako. Mēs beidzot esam iepazījušies. Labdien! 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 3, 4. Labdien!